bērnu stāsts būs tāds, man likās, ka tas noderēs šodien, jo mums ir baznīcas nakts, un es atcerējos, to man stāstīja mamma kādreiz, kad es biju maza. Reiz kāds ceļotājs nonāca kādā pilsētā būvlaukumā. Būvlaukums bija tāds nesen uzsākts, tur bija saraktas bedres, tur bija kalni, tur bija akmeņi, visādas smilšu čupas, un rosījās cilvēki. Un tas ceļotājs domāja, jāpajautā, kas te notiks. Viņš piegāja pie kāda vīra, kurš bija tāds norūpējies, un mēģināja akmeņus pārvietot lielus. Viņš teica, ko tu te dari? Viņš saka, tu neredzi, kad es strādāju, es te vergoju, es esmu tā noguris, netraucēja man strādāt, un nemaz neļāvās runāties ar to ceļotāju. Viņš paskatījās, reku vēl viens vīrs, ķerru stūmju arī pilna ar akmeņiem. Viņš piegāja pie tā vīra, viņš saka, ko tu te dari? Viņš saka, es pelnu iztiku, man ir liela ģimene, man ir 6 bērni, un man vajadzīga nauda, es pelnu algu. Labi, bet ceļotājs tā arī neuzzināja, kas tur top. Un tad viņš ievēroja vēl vienu vīru, kurš arī stūma ķerru pilnu ar akmeņiem un arī smagi strādāja. Un viņš piegāja pie tā 3. strādnieka un teica, vai tu man nepateiktu, ko tu te dari? Un viņš teica, cik labi, ka tu man pajautāji, es būvēju baznīcu. Zini, tagad te izskatās viss sarakts, te ir būvlaukums, te nekas skaists nav, bet drīz te būs dievnams, un tad šīs pilsētas iedzīvotāji nāks pielūgt Dievu, un mēs vēl uzbūvēsim baznīcai tornīti, un mēs viņu nokrāsosim baltu, un būs ļoti skaisti. Un es par to sapņoju jau sen, un es esmu tik priecīgs, ka es varu piedalīties baznīcas būvēšanā. Un tā ceļotājs uzzināja, kas tur tiek būvēts, un visi šie 3 vīri darīja vienu darbu, bet katram bija pilnīgi cita attieksme. Un arī Bībelītē Pāvila 2. vēstulē Korintiešiem 4:17 rakstīts tāds teksts, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Un tātad es arī jums novēlu, bērni, kad kaut kāds, vienalga kāds mazs darbiņš jādara, ka mēs domājam par to, kas tur beigās būs. Lai tas neliekās kā vergu darbs, lai tas nav tikai kā pelnīt atzīmes vai pelnīt algu, bet lai par to būtu arī jums prieks. Paldies!